Esi sveicināts, mans mīļais skatītāji! Ko darīt un ko tieši nedarīt nemaz, ja esi saaugstējies vai noķers kādu vīrusu? Šodien kopā ar farmaceitu Andreju mēs jums izveidosim tādu kā rokas grāmatu. Kā rīkoties? Andrej, es tev gribēju jautāt par pirmiem simptomiem, ka mēs sajūtam, tur kā nu kuram. Varbūt, ka ņudina degunā vai mazliet kakls. Kas būtu jādara? Un tieši otrādi, ko nevajadzētu darīt? Nevajadzētu plikam iet uzreiz uz ārti, pastaigāties, silti jāģērbjas. Bet pirmais, kas jādara, jāskrien pie teikānas, jāieslēdz viņu un jāuzvara zaļu tēju. Kaut kāda augu tēja vai tas pats termobronks, un jāķeras pie organisma izsildīšanas. Jo pirmie simptomi mums pasaka, ko? Tieši to, ka organisms ir bišķiņ apaugstējies, viņš saņems pa daudz to augsto devu, un viņam vajag to karsto devu, lai līdzsvarot visu bilance tādā izlīdzināt, un līdz ar to, tāpēc nepieciešams pēc iespējas ātrāk ķerties pie karstām lietām. Brīnišķīgi! Šis, kas dzīvē visam ir jābūt līdzsvarā, tu arī vienā teikumā pateici, ka siltais un augstais pretstatā. Labi, no bērnības mēs atceramies, ka silta zāļu tēja ar medu, tas ir tas pats labākais. Ar ko atšķirās termobronks no zāļu tējām? Tieši tas, ko mēs no bērnības atceramies, to ļoti labu garšu, to tādu vecmāmiņas mīlestību varbūt. Viss tas ir pielikts klāt arī termobronksam, bet papildus klāt ir tiešām pareizi izveidotas devas, ekstraktu devas, jo tā vienkārši apliejot ar ūdeni, pieņemsim augus, mēs tā uzreiz to vērtīgas tās devas nedabūsim no ekstraktiem. Un līdz ar to termobronks ir tas, viņam tas sastāvs izveidots tā, ka tas ekstraktu devas ir pilnvērtīgas, viņas ir tādas, kādas viņas tur rakstīts, minēts, un, kad tu aplēj ar ūdeni, samaisi un izšķīdini, respektīvi, tu uzreiz saņem tādu efektīvu augu tēju pagatavotu, Un, protams, garša, jo bieži vien mums slimo bērni, viņam arī dabūt vajag to efektīvo paņēmienu iekšā, Un līdz ar to bērniem garšo tikai tas, kas viņam garšo. Ar tiem dzērieniem, kad ir kaut kāda slimība, vīrus piezogās, ir svarīgi, lai tas dzēriens būtu dzerams un bērns to izzertu, jo savādāk, kad dzēriens nepārāk labdāts, un īpaši recepšu zāles, viņas netik gardas zāles, un tad ir ar kašķiem, un dažreiz ar raudāšanu, un negribās, un kaut kā sadabūt, un tad šīs dzēriens ir absolūti kaut kas pretstats. Jā, man garšo ļoti. Tas dzēriens ir salds. Mēs dzeram visi, tā kā ģimenē, kad es nopērku uzreiz vairākas paciņas pērku, jo mēs esam liela ģimene. Ātri aiziet, un bērniem vairāk garšo šis te, kur ir vienkārši ogas, un man savukārt es ar ingveru, tāpēc, ka man tas ingvers, man patīk, ka man izkožas arī, kad vienkārši ingveru dzērienu taisa, tā pamatīgi daudz saliek. Un tad mēs gan tādas taisam miksējam, kuram labāk garšo. Kā es saku, karsta tēja, karstais dzēriens, viņš tā kā ieslēdz imunitāti, tā kā aktivē to, un profilaktiski iedzerot to, tu aktivē savu imunitāti, un respektīvi, ja tur kaut kāds vīrus viņš ir iegājis pa to dienu, kad bērns ir pavadījis skola vai bērndārzā, tad viņam imunitāte sāk cīnīties pret to vīrusu, principā. Ja vīrusu deva nebija ļoti liela, tad, principā, viss tiks cauri, būs ļoti labi, Un līdz ar to profilaks ir droši var dzert un pat jādzer, es teikšu, bet, kad ir pirmie simptomi, tad 2-3 krūzītes var izdzert pa to dienu, principā. Kolosāli. Kā ir ar izsildīšanu? Protams, dzert silto dzērienu, tas ir ļoti svarīgi un vajadzīgi, bet kā tu ieteiktu, kā ir ar karstajām vannām, ar pirtīm, kurā fāzē tas ir ieteicams un kurā galīgi to nevajadzētu darīt?
Pirmām kārtām nevajadzētu to darīt, kad ir jau organismam temperatūra ir paaugstinājusies, un viņa ir 3,8 un vairāk, tad nevajadzētu principā. Viss, kas ir vairāk par 3,7, pat es nosaukšu, jo kad ir 3,7 un augstāk temperatūra, jau parādās tas vājums, tas nogrums un maz spēka īstenībā, maz enerģijas un maz spēka. Un šajā gadījumā ir jau pareizais risinājums ir tieši pabūt mājās, pagulēt varbūt, vienkārši atpūsties, lai nebūtu nekādas enerģiskas lietas. Jo pirts apmeklēšana un pat arī vannas apmeklēšana prasa no organisma diezgan daudz enerģijas. Jo, ja jūs pamērītu pulsu, pieņemsim, pirtī atrodoties, jūs būtu ļoti pārsteigti. Jo parasti, puls kaut kādā, sežot, nestaigojot bez fiziskas aktivitātes ir 60-80 sitienu minūte, tad pirtī atrodoties 120, 130, 140 būs. Un es jums pateikšu, kad ir vīrus, kad ir jau temperatūra, puls jau būs vienkārši atpūta stāvoklī 90, 100, 110. Un ja jūs vēl ar šito stāvokli temperatūru pulsu iesiet vēl pirtī, es tūlīt visus vīrusus, kas sāks izkarsēšu, nē, smadzenes izkarsēsies gan. Tātad miers. Miers, atpūta, tā kā viena punktā iestingam un akumulējam savus spēkus iekšējos. Viņa veidojas no iekšas īstenībā, un viņas nedrīkst uzreiz iztērēt. Un līdz ar to mēs iestingam, esam mājās, varbūt gulta zem sēdziņas ar karsto dzērienu, varbūt termobronks, labāk termobronks, un vienkārši gaidām, kad mēs pamazam atveseļosimies. Un tā karsta krūzīte, termobronksa, kad tev ir tie pirmie simptomi, bet vai nu tu jau dažas dienas cīnies ar tā saukstēšanu, dzerot viņu dienas laika, vai nu mājās, vai nu tomēr tu esi aizgājis uz darbu un tev ir tur kaut kādi svarīgi projekti, Izdzeru to krūzīti, viņa šeit stāv un silda visu organismu, un to siltumu, karstumu izstaro uz visu organismu. Un efektīvāku veidu, kā izsildīt organismu, cilvēks vēl nav izdomājusi, jo tie augi, tie ekstrakti, viņi tā kā es saku, satur tādas tā saucamas termovielas, kas no augiem pāriet tieši organismā, respektīvi caur to tēju, to karsto dzērienu. Un līdz ar to izsildīšanās ar karsto tēju vai termobronks ir ļoti svarīga. Termobronks ir labs ar to, ka viņš ir pilnīgi dabīgs. Neskatoties uz viņa formu, tādu pulvera veida, viņš ir īstenībā sastāv tikai no dabīgām lietām. Un tas ir liepziedu ekstrakts, tas ir aveņu upeņu lapu ekstrakts, tas ir melnā plūškoka augļi ekstrakts, mežrozīšu ekstrakts un Īslandes ķērpja ekstrakts. Un klāt pievienots arī C vitamīns, lai pastimulētu to imunitāti. Un līdz ar to viņa gan pagatavošanās veids ir ļoti ērts, viņš tāda ērta pagatavojuma un efektīva pagatavojuma veida, un satur tikai dabiskas lietas, kas ir nepieciešams organismam tieši uz tām pirmām pazīmēm. Mēs bieži vien baidamies no temperatūras, jo augstāka, jo bīstamāka. Kāds ir tavs viedoklis? No temperatūras nevajag īpaši baidīties, jo temperatūra tā ir aizsarga reakcija un tas ir instruments, organisma instruments cīņā pret vīrusu, vienkārši viņus izdedzināt, un izdedzināt, izolēt un inaktivēt, un tāpēc no tās nav jābaidās. Vienkārši viņa ir tiešām nepatīkama organismam, kad ir 3,8 uz augšu, vājums, nogrums un tā tālāk, tu nevari normāli padomāt, un tā tiešām varētu uzsākt kaut kādu tādu temperatūru pazeminošu terapiju, Bet pa lielam, kas saka, nav jāstreso uzreiz. Otram kārtām no zālēm, ar ko atšķirās, tas ir tas, ka daudzi viņi visi ir ķimiski uz ķimiskām aktīvām vielām bazēti, tādi kā paracetamols vai ibuprofens vai vēl kaut kāds tur lietas, tur daudzas lietas ir. Un viņas visas ir tādi, kad ir jau tādi, tādi jaudīgi simptomi, kas saka, jau skaļi saka, ka klau veicīt, tu jau esi kārtīgi apaugstējies, vai ķēries pie smagas artilērijas. Un termobronksam nav smagas artilērijas iekšā. Tas ir tiešām tāds draudzīgs organismam, saudzīgs organismam, un dabīgs produkts tāda ziņa.
Un ar ko atšķiras vēl termobronks no, pieņemsim, tabletēm, ja? Jo daudzi tiešām saka, ka man nepatīk dzert tos karstos dzērienus kaut kādus. Ja? Es zinu, par ko viņi runā. Viņi runā par tiem negaršīgiem, rūgtiem dzērieniem. Ja? Tie tiešām nav patīkami. Ja? Un viņi tad ķeras pie tabletēm. Bet tabletēm ir trūkums. Viņi neizsilda. Ja? Viņi neizsilda organismu, bet siltums tas ir tas noteicošais faktors, ko siltums un šķidrums. Ja? Par šķidrumu mēs nepieminējam. Ja? Šķidrums saukstēšanas laika, vīrusu laika ir obligāti pēc iespējas vairāk jādzer tas šķidrums. Ja? Un tajā dzērienu, termobronks pagatavotā dzērienu, tēju dzērienos, ja? Ir tas šķidrums, ko mēs vienkārši dzeram sevi iekšā, ja? Un līdz ar to mēs pēc iespējas ātrāk cenšamies izvadīt tos toksīnus, vīrustoksīnus no organismā. Nu jā, tad mēs esam atraduši ļoti jauku, garšīgu un arī siltu veidu, kā izsildīt savu ķermeni, ja ir kāds vīrus aizķēries mūsu organismā. Bet ir vēl kāds ieteikums no tavas puses. Kā cīnīties ar vīrusiem? Nē, kā cīnīties ar nelabām sajūtām? Smaidot. Tieši uzsmaidot, jo tas sintezē smadzenēs endorfīnus, un endorfīni ir tās iekšējas narkotikas, kas padara mūs laimīgus, un kad cilvēks jūtas laimīgs, viņam daudz skaitas aiziet tā vienkārši gar ausīm, gar acīm, un viņš pat nepamanā tos. Ja? Mans mīļais skatītājs, šodien esam atbraukuši viesos uz kārtējo biovides objektu un uz sarunu esmu aicinājusi biovides vadītāju Kristapu. Sveiks, Kristap! Sveiki, vienīgi! Iepriekšējā mūsu saruna notika gaisīgajā pavasarī, kad visa vasara vēl bija priekšā un ka jums darbi dunēja un... Vēl aizvien? Viss noteikās? Viss notiek, protams, bet... Šogad mūsu sakarsušos prātus pārsteidza milzīga vētra un daudzi cilvēki, kas jau bija uzcēluši savas privātmājas, saskārās ar to, ka kanalizācija ir viena no fundamentālajām lietām, par ko ir jādomā. Protams, jā. Ne tikai kanalizācija, dažādas citas komunikācijas teritorijā ir ļoti svarīgas, kā piemēram ļoti bieži sastopama problēma ir tas, kad grāvis vai meliorācijas sistēmas tiek bojātas, aizbērtas, jo kādam ienāk prātā, ka pat būs lielākas iebraucamās daļas, kur īsti nav padomāts par notekūdeņiem. Tā kā šīs visas lietas ir ļoti svarīgas. Laikam šis ir tas piemērs, kas visvairāk attēlojams bija Jūrmalā, jo ļoti daudzas mājas aplūda, tāpēc, ka meliorācija bija atstāta novārtā, liekās caurules aizbetonētas. Saki, lūdzu, vai jūs savus darbus veicat arī ziemas periodā, tad, kad ir augsts? Jā, protams. Laikapstākļiem principā nav nozīmes, jo, ja radusies problēma vai nepieciešamība pēc kādas jaunas komunikācijas ierīkošanas vai labošanas, tad mēs to varam darīt jebkurā gadu laikā. Tātad, kādas kanalizācijas veids jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam jebkura veida kanalizācijas sistēmas risinājumu iebūvi, pilnīgi jebkuras. Vistrakāko ideju mēs varam realizēt, protams, ir katrā situācijā, katrā objektā ir savs labākais, izdevīgākais risinājums. Galvenokārt tie būtu pilsētas pieslēgumi centrālajiem tīkliem, bet, ja tāda nav iespējams, tad ikdienā klienti izvēlās lokālo izpildījumu, un tā būs bioloģiskā attīrīšanas iekārta, kas ir vairums gadījumos tiek arī būvēta. Šādi izskatās. Galvenās atšķirības pašām iekārtām ir, varbūt neminējuši visas sistēmas, bet galvenokārt lokālās iekārtas atšķirās to, ka tikai uzkrāja notekūdeņus, notekūdeņus atdala un novada gruntī, vai notekūdeņus pārstrādā un novada tālāk atklātā ūdens tilpnē vai gruntī. Tādēļ arī tā bioloģiskā ir tas labākais risinājums, jo viņi pārstrādā līdz pat tehniski tīriem ūdeņiem, un tad tālāk tos ūdeņus drīkst novadīt grāvī, ūdens tilpnēs vai infiltrēt gruntī. Tas būtu dabai draudzīgāks risinājums, un tādēļ arī to klienti izvēlās vairāk kārt. Vai jūs piedāvājat arī tādus risinājumus, ja cilvēki ir izdomājuši, ka būvēs māju
netik blīvā apdzīvotā rajonā, un tur nav ūdens pievada. Mēs varam piedāvāt tāpatās kā lokālo izpildījumu kanalizācijas sistēmā, tāpat arī ūdenim. Ūdenim arī tur dažādi risinājumi, ir gan dziļums, gan spīces, gan ākas ierīkošana. Tad, attiecīgi, mēs to visu varam piedāvāt arī ziemā. Man šķiet, ka pati svarīgākā lieta, būvējot māju, ir uzticēt šo lietu profesionāļiem, nevis kaut ko pats izfunktierēt. Protams, tas būtu tas labākais risinājums un ieteikt, ja ir kaut mazākā nepārliecība par kādiem darbiem vai idejas, ko vajadzētu realizēt, noteikti sazināties ar mums. Nevajag kautrēties, jebkurš jautājums ir atbildams un tiešām nav muļķīgi jautājumi. Jebkuru veidu jautājumu uzdosiet mums telefoniski. Ja būs nepieciešamība, braucam uz vietas un nokonsultēsim tieši objektā, izzināsim konkrētu situāciju, atradīsim labāko risinājumu un realizēsim jūsu idejas. Sapņot nozīmē dot sev cerību. Pārstāt sapņot nozīmē, ka tu vairs nevari izmainīt savu likteni. Tāpēc es jums saku, sapņojiet! Lai varētu atteikties no fosilā kurināmā, galvenokārt dabasgāzes, Rīgā tiek atklāta akciju sabiedrības Rīgas siltums, meitas uzņēmuma Rīgas bioenerģija uzbūvētā biokurināmā katlumāja, kurā siltumenerģijas ražošanai tiks izmantota Latvijā iegūtā šķelda. Liels gandarījums par to, kad ir realizētas otras katlumājas būvniecība, ir uzņēmumam 2 katlumājas, mēs esam pietiekuši nopietnas spēlētājs Rīgā, siltuma ražošanā. Daugavas labajā krastā pārsvarā tika izmantota kā kurināmais dabas gāze, tātad no termoelektrocentrāles. Bet te ir attīstījies neatkarīgo ražotāju, varētu teikt, jau katlumāju tīkls, kas kā kurināmu izmanto šķeldu. Jūs paši saprotat, šķelda tā ir enerģētiskā neatkarības šķelda, mēs varam sagatavot tepat Latvijā. Biokurināmā katlumāja gadā saražos aptuveni 300 000 megavatstundu siltumenerģijas, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas patēriņam 600 daudzdzīvokļu māju apkurei gada laikā. Mēs varam paļauties to, ko mēs paši pilnībā saražojam. No izēvielām līdz siltuma gala produktam. Šeit tas ir, jo mēs ļoti labi atceramies 22. gadu, kāda bija neziņa, kāda bija cenas, kā tas viss atspiedās uz tarifiem. Jā, un no valsts puses gāja palīdzība, lai sektu tos izdevumus, bet es teiktu, ir jāmācās no kļūdām. Šis ir lielisks pierādījums tam, ka mēs mācāmies, ejam uz priekšu un kļūstam gan drošāki, gan ekonomiski pamatotāki, un par ko arī nedrīkst aizmirst, protams, par tarifu, par cenām, jo par to galu samaksā iedzīvotājs. Tas arī ļoti būtiski. Sijā Rīgas bioenerģija biokurināmā katlumājas būvniecība tika uzsākta 2023. gada janvārī un nodota eksploatācijā 2023. gada decembrī. Projekta izmaksas ir 28 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējums sastāda 4 miljonus eiro. Rīga paliek zaļāka. Tāds bija mums pirms vairākiem gadiem uzstādīts plāns, ka mēs samazinām fosilo kurināmo dabasgāzi. Un šobrīd apmēram jau 60% no visu kurināmo apjomu, ko patērē Rīgas siltums, ir biomasa, jeb šķelda. Un, protams, ka mēs ar šo soli esam sasnieguši tagad tādu lielu mērķi, šādu proporciju. Un mēs raugāmies tālāk, ka tagad nākušais tāds izaicinājums ir kādā veidā papildināt portfeli ar elektroenerģiju. Un tāpēc nākošais gads mums būs uzstādīts pirmais elektrokatls ar līdzīgu jaudu, 50 megavati. Un domājam nākotnē vēl šo saucamo elektrokatlu floti papildināt. Ko tas dos? Jo, ja mēs tagad redzam, kas notiek elektroenerģijas biržā, pirmkārt cena ir ļoti zema. Tas nozīmē to, ka patiesībā siltumenerģija tiktu ražota teju par dažiem eiro. Šādi elektrokatlus ir viegli ieslēgt, izslēgt. Ja? Un
Un katrā ziņā elektroenerģija lielā mērā mums redzot, kā būvējās saules parki, kā būvējās vēja parki, tā ir zaļā enerģija. Tas nozīmē to, ka mēs sasniedzam tā kā vienlaikus divus būtiskus mērķus. Mēs padarām siltumenerģiju zaļu, un tātad rīdzinieki izmanto zaļu siltumu pēc iespējas vairāk, un vienlaikus arī vēl spējam samazināt izmaksas uz kurināmo, un attiecīgi tas atsauksies pozitīvi arī uz tarifu nākotnē. Akciju sabiedrība Rīgas siltums ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā, veicot siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju. Laime nav nekas gatavs. Tas veidojas no mūsu pašu padarītā, tāpēc darām. Katrs no mums dzīves laikā ir ticis pie lielākas vai mazākas brūces. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, kā brūces apkopt, jo pretējā gadījumā pat maza brūcīte var novest pie nepatīkamām sekām. Brūce ir mehānisks audu bojājums, kas var bojāt gan virspusējus, gan arī dziļākus audus līdz pat kaulaudiem. Atkarībā no brūču veida tās iedala plēstas, griestas, šautas, kostas, operācija brūči, jeb aseptiskās brūces, kā arī izgulējumu, apdegumu brūces. Kā sniegt pirmo palīdzību sadzīvē gūtu brūču aprūpē? Ļoti svarīgi brūci apstrādāt jau no paša pirmā mirkļa. Ja tas ir lauka apstākļos, tad pēc iespējas nomazgāt, nodezinficēt rokas ar spirtotu šķīdumu, ziepēm un ūdeni, un nepieciešama brūces primāra apdari. Vispirms brūci no ārpuses nebojā tos audus, bet līdz brūcei apmazgā ar spirta šķīdumu, brūci pašu skalo ar fizioloģisko šķīdumu, nātrija chlorīdu šķīdumu. Ja brūci ir stipri asiņojoša, tad to tamponē. Pēc tam, atkarībā no apstākļiem, tad brūcei uzliek sterilu pārsēju. Pirmajās 6 stundās brūcē iekļūšie mikroorganismi nevairojas, bet pielāgojas videi, to patogēnās īpašības neizpaužas. Bojātie audi ir laba vide mikroorganismiem, un ja brūce nav laikus apkopta un pārsieta, tā drīz vien var sastrutot. Lūk arī atbilde, kāpēc to ir svarīgi saulaicīgi apkopt. Šobrīd ir pieejami dažādi pārsēju materiāli, kas satur dažādas gan dziedinošas vielas, antibakteriālas vielas, gan arī šķidrumu absorbējošas vielas. Ja ādas bojājums ir virspusējs, varam izvēlēties Granuflex vai Granuflex Extrasin. Tie ir gadījumi, kad bojāto ādu vēlamies pasargāt no papildus bojājumiem, no infekcijām, no atkārtotas noberšanas. Plāksteris būs piemērots nobrāzumiem, viegliem apdegumiem, ja veidojas izgulējumi, čūlu dzīšanas beigu fāzē, kad jaunizveidotā āda jāpasargā no bērzes. Zem pārsēja veidojas želē veida viela, kas attīra brūci un veicina sadzīšanu. Šāds hidrokoloīdu plāksteris var klāt brūci līdz pat 7 dienām. Tad tas jānomaina. Ja brūce ir virspusēja un nav inficēta, tad lieto šos absorbējošos plāksterus. Ja brūce jau ir inficēta, tad lieto plāksterus, kas satur šīs antibakteriālās vielas, piemēram, sudrabu. Šāds ādas bojājums parasti ir čūlas vai izgulējumi. Nereti tie jau ilgstoši, nedzīstoši un ir nepieciešami līdzekļi, kā tos ārstēt arī mājas apstākļos. Varam izvēlēties Aquacel grupas pārsējus Aquacel AG plus Extra ar sudraba joniem. Sudrabam piemīt antibakteriālas īpašības, un sudrabs arī palīdz ātrāk dziedināt šīs sarežģītās brūces. Mitrā želē veida viela ir ieslēgta tikai virs bojātās ādas. Mitrā vide palīdz sudrabam iedarboties, arī dzīšana labāk notiek mitrā vidē. Pārsējas var palikt uz brūces līdz pat 7 dienām. Un svarīgākais – pārsiešana ir netraumatiska. Pārsējus var iegādāties Latvijas aptiekās, interneta aptieku veikalos un www.glikometrs.lv. Papildus informāciju par pārsējiem uzzini www.brūces.lv. Ir 2 skaņas, kas pārliecinoši simbolizē par rudeni – lapu čaboņa un gājputnu klaigas. Izbaudiet, ejiet ārā, priecājieties par rudeni un par dzīvi.